Pieņemot darbā Arnoldu, darba devējs solīja viņam maksāt 500 latus, bet par darba līguma slēgšanu pat neieminējās. Alga, Arnold! Algas dienā Arnolds saņēma aploksni, bet tajā tikai 100 latu. Maz? Pietiks. Arnolds bija neizpratnē. Kā tad tā? Viņš devās cīnīties par savām tiesībām. Darbiniekam, jebkurā gadījumā uzsākot darba tiesiskās attiecības, ir jānoslēdz rakstveida darba līgums. Likums paredz, ka līgumam ir jābūt noslēgtam pirms darba uzsākšanas. Tātad nevajadzētu darbiniekiem uzsākt veikt darbu, kamēr nav rakstveidā līgums noslēgts. Otra lieta ir, ko šajā līgumā vienojās. Noteikti līgumā obligāti ir jāraksta tās naudas summas, kuras reāli darbinieks arī saņems, lai neatkārtotos šādas situācijas, ka algas izmaksas dienā darba devējs izmaksā pavisam citu algu, nekā viņi mutiski bija vienojušies. Ja darbiniekam būs uz rokas rakstveida dokuments, kurā būs konkrēta summa norādīta, tad viņam nebūs problēma tiesā arī pierādīt. Ja nu gadījumā, kā šeit ir līgums rakstveidā nav noslēgts, tad likums paredz tā saucamo prezumpciju, ja neviena no pusēm, respektīvi ne darbinieks, ne darba devējs nespēs pierādīt, cik ilgu laiku un par kādu summu puses ir vienojušās, tad darbinieks var prasīt tiesas ceļā, lai darba devējs viņam izmaksā atlīdzību par 3 mēnešiem, vismaz katru mēnesi minimālās algas apmērā. Tā ir tāda prezumpcija, lai aizsargātu darbinieku un lai darba devējs arī riskētu, ja kaut vai arī 3 dienas darbinieks reāli būs nostrādājis, bet neviens nevarēs pierādīt to, tad darba devējiem būs jāsamaksā šie 3 mēnešu minimālās algas. Ko darīt konkrēti šim darbiniekam? Noteikti pirmām kārtām ir jāsavāc visi iespējami pierādījumi, ka viņš tur ir strādājis. Tas var būt liecinieku liecības, noteikti kaut kādos žurnālos viņš ir parakstījies, vai ar kaut kādiem cilvēkiem ticies. Visas šīs liecības, visi šie pierādījumi ir jāsavāc, un uz to pamata varēs celt prasību tiesā, lai pierādītu, ka viņš ir strādājis. Gadījumos, ja veicot darbu bez darba līguma, ierodās valsts darba inspekcija un konstatē, ka cilvēks ir strādājis bez darba līguma, tad jau darbiniekam aizsardzība ir lielāka, un tad varēs pierādīt to, ka reāli viņš ir pieķerts strādājot bez darba līguma. Citos gadījumos darbiniekam pašam būs jāvāc pierādījumi, un, lai izvairītos nākotnē no šādām situācijām, protams, visprātīgākais ir noslēgt darba līgumu jau pirms darba attiecību uzsākšanas. Kur līgums? Arnold! Rots pats! Nu gan! Rīmā! Atceries, stājoties darbā, obligāti jānoslēdz rakstisks darba līgums. Tas kalpos par pierādījumu gadījumos, ja radīsies domstarpības ar darba devēju.